Un, jā, tad nākamā tēma, ko tas jau izziņota arī pasaukuma aprakstā, ir mākslīgā intelekta radītie katastrofiskie riski. Un, jā, tad saturs šai prezentācijai, pēc kuras sekos vēl viena prezentācija no Anna, šai konkrēti ir definīcijas. Tātad sāksim ar definīcijām, kas tad ir katastrofiskie riski. Un turpināsim ar katastrofisko risku aprakstu no mākslīgiem intelektu un ko darīt, lai tos novērtu. Un, protams, visam detalizēti iziet cauri nevaram, tāpēc šoreiz es fokusēšos uz konkrētiem vairāk vai mazāk ticamiem scenārijiem, kas varētu būt noticis, kas varētu notikt, ja šie riski realizētos, un kā arī aprakstīšu īsi ieteikumus, lai tos novērstu. Un kā jau iepriekš minēju, varat iesniegt jautājumus arī online, ejot uz e.uz/EA jautājums, vai arī skenējot QR kodu. Jā. Tad sāksim. Kas ir katastrofiskie riski? Un droši vien online nemaz nevar redzēt klātienē, varbūt mazliet, bet droši vien arī maz. Bet principā var uz riskus dalīt, skatoties uz divām dimensijām. Pirmais ir, cik liela riska ir pēc mēroga, un tur ir sākot no personīgiem riskiem apakšā, līdz tālāk lokāla riski, tālāk ir globāla riski un tālāk ir daudz paudžu riski. Un visbeidzot ir kosmiskie riski, par ko mēs šodien nerunāsim. Tā ir viena as, un otra as ir risku smagums. Tātad, cik smagi ir šie riski, viens ir nejūtami, tālāk var iedalīt paciešamus riskus, tālāk galēji riski, tātad iet bojā kaut kādas būtnes, un tālāk jau ir lietas, kas ir sliktākas par naudu, bet par tā mēs arī šoreiz nerunāsim. Un tad skatāmies divos stūros, kas atrodas pirmajā, kā piemērs minēts, ir viena mata pazaudēšana, ja cilvēks pazaudē vienu matu, bieži to vispār nevar just. Tas ir tīri personīgs risks, tomēr otrā skalas galā ir uz kas attiec uz daudzām paudzēm un galēji riski, un tie ir eksistenciālie riski, kas realizējas, piemēram, visi cilvēki kāda viena vai otra iemesla dēļ iet bojā. Un par eksistenciāliem riskiem tie tiek diezgan bieži pieminēti mākslīgā intelekta sakarā. Šajā prezentācijā runāšu arī par ne tik ekstrēmiem riskiem, un par vienu pakāpu zemām asīm. Tātad tie ir riski, ko mēs varam saukt par globāliem katastrofiskiem riskiem, starp kuriem parasti minēts arī, kuros ietilpst eksistenciāli riski. Bet citi katastrofiskie riski, viens piemērs, ko šeit minēšu, tad ir ozona slāņa pilnīgā iznīcināšana. Tas, protams, būtu globāls risks, ietekmētu cilvēci un arī daudz dzīvnieku globāli. Arī droši vien daudz vairāk mirtu cilvēku no vēža, pirms iemācītos ar to tik galā, un būtu vēl papildus daudz dažādas slimības, bet tas nebūtu eksistenciāls risks, tādā ziņā, ka cilvēks visticamāk turpināt eksistēt, protams, tādā daudz bēdīgākā formā, nekā tas varētu būt bez šādas iznīcības. Un, starp citu, ozona slāņa neiznīcināšana ir viena no lietām, ar ko cilvēks diezgan labi ir tikusi galā, pateicoties starptautiskai sadarbībai pagājušajā gadsimtā. Tad tas bija īsi par definīcijām, un tad tālāk, šajā turpmāk prezentācijā es stāstīšu, man stāstījums būs balstīts uz vienu pirmspublikāciju, uz ko arī saitī varat atrast gan pasākuma aprakstā, gan šeit. Un runa ir par katastrofiskiem riskiem un mākslīgā intelektu, un tiek izdalīti
četru veidu katastrofiskie riski. Pirmkārt, tie ir tīši, tātad kas ir saistīts bieži ar ļaunprātīgu izmantošanu tehnoloģiju. Otrais ir vides radīti riski, kas ir saistīts ar to, ar sacensību mākslīgā intelekta sfērā, kur varbūt individuāli dalībnieki nav ieinteresēti, protams, iznīcībā, bet, diemžēl, sekas varbūt tam bēdīgas šādai sacensībai. Trešais ir negadījuma riski. Piemērs šeit ir ar vāju risku kultūru saistītu iznākumu. Un visbeidzot, arī par ko varbūt biežāk dzird, ir riski saistīti ar superinteliģentu mākslīgo intelektu, kas daudzējādā ziņā pārspēj cilvēci, un cilvēks zaudē kontroli par to. Tad došu īsu ieskatu scenārijos, kas saistīti ar visiem ar šiem riskiem, kā arī pasākumiem, kas varētu palīdzēt tos novērst. Un tad sāksim ar pirmo scenāriju, tie ir tīši kaitējumi riski. Un šeit tad visu interesēs es droši vien, ka būtībā nolasīšu, kas ir aprakstīts. Tātad scenārijs ir bioterorisms. Pirmais punkts mākslīgā intelekta bioinženierijas uzņēmums apgalvo, ka jaunais modelis revolucionizēs medicīnu, tātad ļaus novērst gan jau esošas, gan vēl nākotnē paredzams kaitas, cīnīties ar patogēniem un tam līdzīgi. Kritiķi tajā pašā laikā norāda, ka šo tehnoloģiju arī var izmantot, lai ražotu ļoti bīstams, radītu un ražot bīstams patogēnus. Un, protams, ņemot vērā šīs bažas sākotnēji, pieeja tiek dota tikai šauram zinātnieku lokam, taču nepietiekami drošības nav rezultātā, pieeja gūst ekstrēmisti, un tad ar mākslīgā intelekta palīdzību tie gan izstrādāt, gan izslēgt bīstamo vīrusu, kā arī mākslīgā intelekta modelis, jo tas ir tik spējīgs, palīdz ekstrēmistiem apiet pasākumus, kas vīrusu kaitējumu ierobežot. Un pēc šī scenārija, ja arī galu galā izdodas ierobežot kādā brīdī vīrusu izplatību, ja šis vīrus ir tā piemīta teroristu iecerētās īpašības, var mirt miljonu cilvēku. Un, man šķiet, nav tik sarežģīti iedomāties tagad, ka kaut kas tāds būtu iespējams, ir ceļuši gan pēc Covid, gan pēc mākslīgā intelekta straujās attīstības, salīdzinoši ar kādiem situāciju pirms 5 gadiem šāds scenārijs vairs neliekas tik utopisks. Un lietas, ko arī min publikācijas autori, ir biodrošība, gan ierobežot datu izlasē dažādos modeļos, kas neļautu uztrenēt spējas ražot dažādus patogēnus, gan ierobežotas modeļu spējas, kas modelis atsakās izstrādāt kaitīgus patogēnus. Arī tradicionālāk mēr, ka patogēnu monitorēšanā dažādos veidos, ar ko jau šobrīd principā, kas būtu veicami, lai novērstu pandēmijas. Ierobežot pieeja modeļiem, tātad kontrolēt pieeja caur mākoni, kad tiek monitorēts kādā veidā, tiek lietotas sarežģītas sistēmas. Know your client pieeja, tātad, kā jau arī piemērā minēts, nevis visiem tiek dot pieeja pie ļoti spējīgiem potenciāli bīstiem modeļiem. IT drošība. Un viens aspekts arī, ka vispārējā pielietojuma mākslīgā intelekta, kā ChatGPT, piemēram, izstrādātāja juridiskā atbildība par kaitējumu, būtu varējusi novērst rūpīgāku izstrāde, pārbaude un augstāku standarti. Tas jau laicīgi dod iemeslu parūpēties jau izstrādes procesā
vēl rūpīgāk par to, lai par grūti paredzamas lietas nenotiktu. Tas ir vēl viens instruments. Tātad, jā, šis ir par tīšu kaitējumu riskiem. Tālāk pārējām pie vides radītiem riskiem. Un šeit tiek minēti divi piemēri, divi scenāriji. Viens būtu automatizētā karadarbība, kad konfliktējošas puses aizvien vairāk iesaist mākslīgo intelektu stratēģisku un operatīvu militāro lēmumu pieņemšanu. Tāpēc, ka mākslīgais intelekts ir tik spējīgs, tas var daudz ātrāk reaģēt uz pretinieku darbību, kā arī var palīdzēt strateģiskā plānošanā. Un, protams, arī šobrīd ir liela pretestība un pret mākslīgā intelekta iekļaušana komanķēdēs, bet saskaņā ar šo scenāriju nacionālās drošības vārdā, lai nodrošinātu laicīgu pretriecienu, cilvēku lēmumu pakāpenes tomēr tiek izslēgti no komanķēdes, un tajā brīdī, kādā brīdī notiek sakojošanas, sistēmas kļūme, izraisa automatizētu atbildes reakciju, aizvien lielāku eskalāciju, cilvēkiem nav laika un iespējams arī vairs kompetences, lai saprastu, kas notiek, un rezultātā, sevišķi, tas ir lielvaru konflikts, protams, sekas var būt ļoti postošas. Nākamais scenārijs – autonomā tautsājniecība. Šeit sākotnējais būtiskais ir tas, ka mākslīgais intelekts aizstāja cilvēkus aizvien vairāk jomās. Viens piemērs atbildēšana uz e-pastiem automātiski, bet arī dažādi biznesa lēmumi. Un cilvēku spējas rīkoties un domāt neatkarīgi atrofējas. Un šeit viens arguments ir vairāk izvērsts pašā autora publikācijā. Šeit es daudz tajā neiedziļināšos, bet tur ir argumentēts, ka dabiskā izlase ir atkarīga ne tikai bioloģiskām sistēmām, bet arī citām. Un viens mērķis, ko varētu daudzas mākslīgā intelekta sistēmas ir pašsaglabāšanās mērķis. Un pēdējais punkts šajā stāstā ir tas, ka mākslīgais intelekts sāk rīkoties, lai sasniegtu savus mērķus, tajā skaitā pašsaglabāšanos, pavērošanos, neatkarīgi no cilvēkiem, kas var, būtībā cilvēki arī šajā scenārijā zaudē kontroli par mākslīgo intelektu, kas var novest pie katastrofiskām sekām. Ko darīt? Standarti, regulas, direktīvas, kas tātad paredz gan ierobežot mākslīgā intelekta lietošanu dažādiem mērķiem, sevišķi augstu kaitīgiem mērķiem. Kā vienu piemēru es varu minēt šeit EU AI Act, kas mākslīgā intelekta tā būs regula, kas šobrīd ir vēl izstrādes procesā, tika apstiprināta Eiroparlamentā nesen un varētu tikt šogad pieņemta. Un tieši šajā sakarā arī, piemēram, iespēja Latvijas ietvaros iespējams, vai cilvēkiem, kas atrodas vai ir no Latvijas, iespējams kaut ko ietekmēt, ņemot vērā Briseles efektu. Tātad Briseles efekts iespējams divos veidos ir de jure un de facto. Juridiskais ir tāds, ka pasaulē daudz citas jurisdikcijas, tajā skaitā ASV, iespējams arī Ķīna, skatās uz lēmumu projektu izstrādi Eiropas Savienībā kā labi attīstītu, kur ir iesaistīts dažādas puses un rezultātā ir labas kvalitātes likumprojekti un tos reizēm pārņem vairāk vai mazāk tieši, bet iespējams vēl vairāk tieši mākslīgā intelekta gadījumā šis efekts Briseles efekts varētu izpausties kā de facto efekts, kas saistīts ar to, ka Eiropas Savienība ir liels tirgus, un ja organizācijas mākslīgā intelekta kompānijas vēlas Eiropas Savienībā pārdot savus produktus, tādā gadījumā tā ir
jāpielāgo šie produkti, šīs sistēmas Eiropas Savienības prasībām, un bieži vien, līdzīgi kā ar datu regulas prasībām, rezultāts ir tāds, ka uzņēmumi izvēlās uztaisīt vienu risinājumu, kas derīgs visur, pat ja dažās vietās ir augstākas prasības un dažās vietās mazākas prasības, tomēr darboties un attīstīt tos projektus saskaņā ar augstākajām prasībām. Un šis tad ir ļoti tāds būtisks punkts, manuprāt, tieši sakarā, ko Latvijā esot, kā varētu norises ietekmēt gan Eiropā, gan arī pasaulē. Bet, jā, ir arī aktīvas diskusijas par to, cik lielā mērā tiešām varētu Briseles efekts nostrādāt šajā gadījumā. Bet, cerīgi, atgriežoties, tad ko darīt, lai strādātu ar vidas radītajiem riskiem. Otrs ir tomēr neatkāpties no prasības pēc cilvēku pāraudzības vai mākslīgā intelekta lēmumiem, neraugoties uz ļoti lielu spiedienu, kāds jau ir un kāds varētu turpmāk pieaugt. Un ar šo pašu punktu saistīts ir nākamais, ka starptautiska koordinācija, starptautiska sadarbība var ļaut uzturēt šādus standartus tajā pašā skaitā cilvēku pāraudzība ir nepieciešama, kā arī vispārēji konfliktu mazināšana var noderēt. Un visbeidzot publiska kontrole iespējams, ka tomēr tie riski, ja atstāja viņus privātu organizāciju rokās šīs sistēmas, ka tie riski neizbēgami, viņi būs pārāk augsti un iespējams vajadzētu ar mākslīgā intelekta, ļoti spējīgu mākslīgā intelekta attīstīšanu nodarboties ierobežotāk. Un te labs piemērs ir Eiropas kodolpētījuma organizācija SERN, kas arī daļu pārtinātāji strādā un ar citām, un pie citiem projektiem, kas parāda, ka starptautisks sadarbība ar potenciāli ļoti bīstamām tehnoloģijām ir iespējama. Jā, nākamais trešais no 4 ir negadījumi riski, un scenārijas šeit ir vāja drošības kultūra. Un šeit, lasot šo scenāriju, man, kā iepriekš strādājot finanšu sektorā, es redzu, ka paralēlis, ka līdzīgas norises patiesībā būtu iespējams arī citās industrijās. Jā, šīs norises varoties aptuveni pārzinot lietas, kā notiek finanšu sektorā, arī nelikās nemaz tik utopiski tas, kas ir aprakstīts šajā scenārijā. Tātad konkrēti scenārijs tāds, ka mākslīgā intelekta uzņēmuma riska vadītājs pauž bažas par jaunākā mākslīgā modeļa uzlaušanas hacking iespējām. Un kaut arī tās varbūt nav tik milzīgas, ka varētu atbildīt paši druskuļākās sistēmas pasaulē, tomēr arī baužas pašas saka, ka esošās kontrolas nav pietiekams, lai ceļš pie nākotnē pēc spēcīgākiem modeļiem novērstu gan šī modeļa pieeju, to, ka šis modelis kļūst pieejams augsti attīstītais modelis kļūst pieejams jaunariem, gan arī to, ka viņi tiešām varēs to izmantot ļoti kaitīgos veidos. Bet tad pirmais punkts ir pārējā vadība bažas novērēja. Nākamais punkts, ka izmantojot šo mākslīgā intelekta modeli notiek neveiksmīgs, galvā neveiksmīgs hakeru uzbrukums bankai, kā rezultātā tomēr hakeri tiek diezgan tālāk nekā jebkad agrāk. Taču vājās drošības kultūras iezīme, simptoms ir tāds, ka hakeru neveiksmi pārējā vadība uztver kā pierādījumu, ka bažas tomēr bija pārspīlēts. Redz, kā galā tomēr šis uzbrukums neizdevās. Mēs izdarījām virsspējas uzlabojumus, drošības uzlabojumus, kas vairs tādus pašus uzbrukumus neļauj atkārtot.
Nākamais punkts tiek izstrādāts vēl spējīgāks modelis, riska vadītājs pēc šī modeļa, par šī modeļa drošību gan atsakās parakstīties un atkāpjās no amata. Tiesa gan viņš arī publiski nepauž savas bažas, nekritizē kompāniju, jo ir parakstījis atbilstošu vienošanos. Vietā nāk piekāpīgs pēctecis, kas tomēr piekrīt jauno modeli laist klajā, un izmantojot šo modeli, hakeri būs pieeju valsts noslēpumiem par atomieročiem un biotehnoloģijām, tātad uzlaužot drošākās sistēmas. Un, protams, tam var būt ļoti bēdīgs sekas. Ko darīt? Viens ir prasīt pierādīt modeļu drošību jau pirms ieviešanas, nevis postfaktum, teiksim, kad tiek parādīts, ka lūk, kādas uzlaušanas hacking spējas modelis parāda, kad risinātās tajā brīdī, kāds varbūt ar šī brīža valodas modeļiem notiek, bet jau pirms tam pierādīt, ka kādas spējas ir tikušas novērsts. Vēl viens aspekts relatīvi vairāk mākslīgā intelekta drošības izpēte. Šobrīd mākslīgā intelekta drošības izpētes pētījumu skaits pret mākslīgā intelekta iespējošanas pētījumu skaitu. Šī attiecība ir aptuveni 1:50 pēc autora novērtējuma. Tas tiek uzskatīts, ka ir pārāk maz un ir ceļš par aizvien spējīgākiem modeļiem vēl vajadzētu vēl vairāk kaut tajā attiecībai. Tāpēc šobrīd mēs ne tuvu neesam drošā teritorijā. Un arī drošā dizaina principu pēc kāda laika jau ar slaidiem bez attēliem šeit būs siera šķēles. Tātad tas ir Šveices siera modelis, kas runā par to, ka pat ja viens no drošības pasākumiem nav pietiekams, lai apturētu uzbrukums un novērst visus riskus, tad saliekot tos visus kopā, tiešām ir iespējams ļoti ievērojami samazināt varbūtību, ka uzbrukumi realizēsies. Un, tie daži piemēri ir drošības kultūra, jau pieminētā red teaming. Tas ir sarkanās komandas, kad principā mēģina, tie ir tā saucamie labie hakeri, kas mēģina uzlauzt sistēmas un tad mēģina darīt to pašu, ko darītu ļaunprātīgi hakeri un informēt par sistēmas problēmām. Kiberaizsardzība, sistēmas anomāliju identificēšana un arī modeļa lielāks skaidrība par to, kas notiek gan modelī, gan organizācijā, kā tiek šo risku novērst. Tas viss var palīdzēt, lai cīnītos pret šiem riskiem. Tad visbeidzot pēdējais slaids manā prezentācijā, kā vēlreiz atgādināšana, varat iesniegt jautājumus, e.uz/EA jautājums. Pēdējais slaids ir par iekšējiem riskiem, tātad ļoti augsta attīstība mākslīgā intelekta sistēma, kur varam runāt par superintelektu. Izpēte neliecina, ka tā ir piemīga tieks pēc varas, tomēr dažādas pārbaudas, kaut arī to nespēja atklāt, tomēr fakts, ka šī sistēma saglabā vēlmi pašsaglabāties, tā ir vēlmi pašsaglabāties un tā to uztur. Sistēma iziet drošības pārbaudas un tās pielietojums dabā paplašinās, un brīdī, kad kļūst neiespējami vai ļoti dārgi sistēmu izslēgt, tā sāk rīkoties, sasniegt cilvēkiem nevēlams mērķus. Kaut vai tā pašsaglabāšanās motivācijas vadīta. Un rezultātā cilvēki būtībā tiek atspējot un kļūst grūti vai neiespējami novērst, ka sistēma izslēdz jebkurš draudus tās mērķu sasniegšanai. Un, piemēram, ja cilvēki saglabā kaut nelielas iespējas sistēmu apturēt, nospiest off-pogu, šī sistēma arī cilvēks var uztvert kā draudu ar ļoti iespējams gaidīgām sekām. Un ko darīt? Viens variants, ko darīt, ir
neizvietot mākslīgo intelektu vidē, kur pastāv augstu kaitējumu riski, neapmācīt mākslīgo intelektu vispārīgu mērķu sasniegšanu fiziskajā pasaulē, kas jau šobrīd laikam izklausās mazliet utopiski, jo, protams, ka esošie mākslīgā intelekta modeļi jau ir apmācīti uz datiem, ir laisti jau principā klajā, var realizēt dažādas lietas reālajā pasaulē, vismaz internetā. Un vēl nākamais veids, kā ar to strādāt ir mākslīgā intelekta drošības tehniskā izpēte, par ko tālāk pastāstīs Andis. Bet pirms ejam tālāk, tad jautājumu vispirms no zāles lūdzu. Pēc tiem tad skatīšos, vai ir kādu mums online jautājumu ienākuši. Vai risinājumi tai pirmajai problēmai, vai viņi neiet pretrunā ar pārējiem risinājumiem? Nu, teiksim, ierobežot pieeju kaut kādai tehnoloģijai, slēgt viņu no, teiksim, izvēlēties labos pētniekus, kas var privileģētas pētniekus, kas var to strādāt, liekas citiem. Man atgādina no informācijas drošības vairākas pieredzes stāsts, kādi ir bijuši, ja ar GSM citrēšanu, kas security jau nekad nav atbildīgi. Tātad alternatīvs risinājums būtu dot plašu pieeju pēc iespējas vairāk. Pretējs risinājums, jā. Pretējs risinājums. Tas, kas te rakstīts. Otrais punkts. Otrais. Tehniskā izpēte. Jā. Vienkārši pirmais, man liekas, ir pretrunā, jā. Ja viņi nevienam nerāda, tad kā viņi var izpētīt? Pirmais konkrēti šajā slaidā? Pirmās problēmas, kas risināt. Pirmā problēma ir tīši kaitējuma riska. Jā. Šeit otrais arī, jā. Jā. Tas droši vien tas arī ir aktuāls topiks, tajā pašā laikā ir tehnoloģijas, kurām pieeja tiek ierobežot, ir bīstamas zināšanas tajā pašā ziņā. Šis tāds piemērs par, teiksim, kādā veidā varētu uztaisīt bīstams patogēns, kā to izplatīt. Iespējams, ar laiku, ja dotu iespēju pēc ļoti plašam, neierobežotam cilvēku lokam, droši vien mans iespējas ir, ka atrast risinājumus, kā ierobežot šīs informācijas pieeja, bet tajā brīdī jau varētu būt par vēlu. Tāds ir mans tas kopējais iespējas. Tas ir līdzīgi kā ar visādu veidu ierobežotas pieejas informāciju. Droši vien, kad es vairāk daudz šajā neiedzināšos, bet viena lieta, kas ir tiešām IT sfērā, ir diezgan plaši izplatīta tā pieeja, ka drošību var maksimāli plaši panākt, izplatot informāciju, ļaujot atrast problēmas, un tas bieži vien ir arī bijis problēmas risinājums pie citām problēmām, teiksim, atrast operētāju sistēmās vai citā programmatūrā vājos punktus. To var palīdzēt daudzi labi cilvēki, labi hakeri, bet brīdī, ja mēs runājam par tādām ļoti bīstamām tehnoloģijām, varbūt situācijā atšķirīga. Bet noteikti varam par to parunāt pēc tam vairāk, droši vien tad laika interesēs, tad apskatīšos. Ir pagājusi tieši stunda, kopš 7, ir 8. Online jautājumu šobrīd neredzu. Ja ir kādi interesanti, tad... Lūks, redzu. Tur vairākas reizes tika pieminētas tādas lietas, kā cilvēku pāraudzība, kaut kāda juridiska atbildība, bet jau redzot, kā tas strādā, piemēram, mūsu valstī pat bez visa mākslīga intelekta, ka vienkārši cilvēki rīkojas nolaidīgi, vienkārši negrib iedziļināties, piemēram,
Es nezinu, kaut vai tur Saeimas deputāti, kuri no viņiem tur izlasa visus tos likumus, kurus viņi pieņēma. Vai par atbildību, cik ir zinām gadiem, ka, ka cilvēki pat tīši kaut ko darījuši kriminālu, bet tiesa viņus attaisno vai tur, vai dot kaut kādus tur nosacītos cietumsodus vai kaut ko tādu. Man šķiet, ka nevar atrisināt, nevar šo pielietot pie mākslīga intelekta, ja tas visur citur netiek tā kā pielietots. Es varbūt precizēšu, šeit ir runa par mākslīgā intelekta izstrādātāju juridisko atbildību. Teiksim, tie izstrādājumi lielās kompānijas kā OpenAI. Viņiem jau iepriekš tad ir aizvien lielāka atbildība novērst iespēju, ka kāds izmantos, piemēram, aprakstītajā gadījumā, kāds varētu izmantot šādiem mērķiem, lai uzražot patogēnu. Un ja izstrādātājiem ir šāda atbildība, tad viņiem ir papildus motivācija vēl rūpīgāk strādāt pie pasākumiem, lai novērstu tās sliktas izmantošanas iespējas. Šobrīd jau ir ierobežojumi, ja, piemēram, tu pajautātu, kādā veidā uztaisīt, kādā veidā uzorganizēt šādu scenāriju vai masu slepkavību, un vai cits uz vardarbību vērstas lietas, tad tev atbild, principā atbildi ir negatīva. Es to neesmu daudz testējis, bet atbildi ir negatīva, ka es kā mākslīgā intelekta modelis šādu informāciju nesniegšu. Protams, to var dažādi apiet, to arī cilvēki izdara, pēc tam tiek pielāgots modelis, tas vairs nav iespējams, bet tas piedāvātais risinājums ir, ka jau izstrādes stadijā būs jau likumdošanā noteikti, ka ir izstrādātājiem juridiska atbildība, bet ja tomēr šāda prasība rezultēsies sliktā iznākumā, pat ja to darīs kāds cits. Bet kāda veida, tu domā, juridiska atbildība, tas te ir krimināla vai tā ir civiltiesiska vai kāda? Liability, tā varētu būt kāda veida, iespējams, ka civiltiesiska. Bet civiltiesiska vienkārši visi... Tas var novest pie kompānijas bankrota, tas ir. Vienkārši visas kompānijas iegādāsies apdrošināšanas polises pret šo risku. Tā kā tā civiltiesiskas atbildības apdrošināšana un viss, un neko nedarīs. Tas atkal nonāks apdrošinātāju lauciņā spriest, vai varbūt tie riski nav pārlieku lieli. Attiecīgi, ja tas risinājums izskatītos, ka nestrādā, varbūt par kriminālu atbildību var runāt. Protams, tas ierosinājums ir vispārīgs, bet galvenais ir uzsvars to, ka izstrādātājiem ir tā atbildība par gadījumiem, kad ir sliktas sekas lietošana. Bet tā krimināla atbildība, ko tieši tur, es nezinu, tur iesaistīti ļoti daudz cilvēki, mums te Maksima nobruka, te atrada tikai tur vienu vainīgo, tur arī atradīs kādu, es nezinu, tur vienu kaut kā tur programmētāju, bet es nezinu, bet reāli to tā kā visu darīja ar vadības ziņu un tā tālāk, bet nevarēs neviens neko pierādīt, ka viņi tur kaut kā vainīgi. Droši vien, ir problēmas gan lokālās, gan globālās, šo risinājumu pielietošanā. Bet labi, tad domāju, ka iesim tālāk, atkal kāds minūtes pauze, dzērieniem, ēdieniem, un tad tālāk stāstīs Andis par tehnisko drošību.